Konkrētajā lietā strādājošā prokurora Kudļauceva Dilba šodien publiski pauda, ka pusotrs gads, kas tiek prasīts reāli notiesājošs cietumsods Rabiško, atturētu citas personas. Kas, protams, rada jautājumu, vai tie, kas pārvadāja 46 un vai Rabiško ir liekam, pilnīgi vienā katlā. Jā, es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka katrai palīdzībai ir jābūt likuma robežās, likuma rāmjos. Likums paredz atbildību un attiecīgi prokuratūra rīkojas. Rabiško kundze nesauc pie atbildības par to, ka viņa ir sniegusi palīdzību, bet gan par to, ka Eiropas cilvēktiesību tiesā tika iesniegti apzināti nepatiesa informācija par Sīrijas pilsoņu grupu, kas nelegāli iekļuva Latvijā. Un šāda iekļūšana notika ar Rabiško kundzes norādījumiem, tieši kur un kad šķērsot šo robežu Latvijas. Vai šie cilvēki, kuri šķērsoja robežu un pieprasīja patvērumu, saņēma patvērumu? Kam, ja ne jums zināt, kāda ir kārtība, kā var iegūt patvērumu Latvijā? Ja šīs personas ir lūgušas patvērumu un šīs personas ir lūgušas, viņas nav sagaidījušas, un ja viņas nav sagaidījušas, tad viņām šie patvērumi tiek noraidīti. Var mani palabot robežsardze, man ir šāda informācija, ka ja viņa atstāja Latviju, tad viņiem arī tiek noraidīts šis patvērums. Viņiem nemaz nebija vajadzīga šī Latvija. Šī cilvēki vērsās pie biedrības grib palīdzēt bēgļiem, un tajā gadījumā Ieva Rabiško, saņemot šo informāciju, burtiski pāris dienu laikā bija jāpieņem šie lēmumi, kāda veida juridiskā palīdzība, konsultācija būtu vispār pieejama šiem cilvēkiem no Sīrijas, lai viņi varētu īstenot savas tiesības uz pieeju patvērumu procedūrai. Un šajā gadījumā Ieva Rabiško, rīkojoties pēc galējās nepieciešamības apstākļos, protams, ka arī ārkārtas situācijas apstākļos, viņa mediēja šīs cilvēku grupas saziņu ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, un Eiropas cilvēktiesību tiesa nolēma izsniegt šo pagaidu noregulējumu.